Dāmas un kungi, esiet sveicināti. Man ir patiesas prieks jūt visā plašā pasaulē un Cēsīs sarunu festivālā Lampa. Sveiciens arī visiem izdevniecības skolas vārds Facebook kontu skatītājiem. Jūs arī esat visā plašā pasaulē. Paldies skolas vārdam par domu un ideju raisīt diskusiju par to, kā reģionu skolas un kā tās ietekmē vietējās komunas. Mēs mēģināsim izdarīt šodien neiespējamo. Mans vārds ir Uģis, un mēs mēģināsim atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Tā skaitā, kādas izmaiņas notiek reģionā, ja skola tiek slēgta. Vai, piemēram, kā skolas slēgšana ietekmē skolēnu attīstību un iespēju iegūt kvalitīvu pamatizglītību, vai ko iegūst vai zaudē pašvaldības. Es atzīšos godīgi, es mēnesi dzīvoju ar šo sajūtu un esmu sapratis vienu, kurā pirkstā gribi visi sāp. Ļaujiet man spilgtākie citāti, ko es izdarot savus mājas darbus. Es saprotu, šodien es tērēju tik dārgo laiku, bet tomēr 20% bērni mostas 6 no rīta. 27% bērnu guļ par maz. Izglītības reforma kļūst par centrālo jautājumu. Sarežģītība prasa sabiedrisko iesaisti, politisko kompromisu, reorganizēt vai likvidēt 54 izglītības iestādes, uzlabot izglītību, efektīvi izmantot resursus, 70 vidusskolas neatbilst skolēnu skaita kritērijiem. Cilvēku bažas par mazo skolu slēgšanu nedrīkst noraidīt kā negudras vai tumsonības, Latvijas valsts prezidents. Nav politiskā vienprātība, tas nozīmē rūpīgu plānošanu, individuālu pieeju un kompromisu meklēšanu starp dažādām grupām. Skolu slēgšana var radīt psihiskas sekas skolēniem un arī skolotājiem. Sakiet, lūdzu, kā lai tagad to atrisina? Ok, mēs mēģināsim. Es pirms piesaku savus viesus uzreiz jums saku, ka mums ir brīnišķīgs brīvprātīgais Madara. Madara ir instruments, ko sauc par mikrofonu. Mēs aicinām arī jūs iesaistīties domu apmaiņā, jautājumos, savos viedokļos un diskusijās. Savukārt uz skatuves man ir prieks sveikt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes izglītības departamenta direktora Edīta Kanaviņa. Edīta, labdien! 14. Saeimas deputāte un Ilze Vergina. Ilze. Latvijas Republikas Tiesības sarga birojas bērnu tiesību nodaļas vecākā juriste Valērija Leščinska. Valērija, paldies, ka esat šeit. Arotbiedrības priekšsēdētājs vietniece izglītības jautājumos Irina Avdejeva. Irina, paldies. Pa vidu esam apzināti ielikuši mūsu flagmani šī vakara vai šīs dienas. Siguldas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Zeļais. Arī tētis, es pareizi saprotu, jā? Okay. Raunas pamatskolas direktore Agnese Roda Danšina. Labdien, Agnese. Rīgas 9. vidusskolas sakuma skolas metodiķe un pedagogs Anija Vilnīte. Anija. Jaunciem pamatskolas direktors vietniece, iekļaujošās izglītības eksperta Anna Zaula. Un arī māma. Paldies, Anna. Psiholoģa pētniece Dana Skara. Dana, paldies. Un arī māma. Paldies. Paldies, aplausi lūdzu panelistiem. Jūs ar saviem aplausiem man atstājat 10 sekundes, lai saprastu, ar ko sākt. Okay. Es domāju, ka ņemot vērā to, ka visas reformas radītājs un idejas autors un arī bīdītājs ir izglītības zinātnes ministrs, tāpēc mēs sāksim ar Edīti. Edīti, lūdzu mēģiniet ieskicēt mums šo gadu plānus, mērķus, kāpēc un kā. Labdien! Jāsaka, ka šogad nekas nenotiek citādāk kā pēdējās 10 gades kopumā. Atšķirīgais ir varbūt tas, ka skolu tīkla reformai ir pievērsta īpaša uzmanība, un mūsu mērķis ir šo procesu nevis atstāt pašplūsmā, bet pārvaldīt un vadīt. Ja mēs runājam par to, kā ir reorganizējušās izglītības iestādes, tad tās ir reorganizējušās atbilstoši demografiskajiem rādītājiem, un vidēji 20-30 izglītības iestādes ir reorganizētas katru gadu, kā jau minēju, pēdējās 10 gades. Tas, ka ir atšķirīga situācija dažādās Latvijas reģionos, dažādās pašvaldībās, atbilstoši tam, kāda ir bijusi pašvaldības politika, tas ir jāatzīst. Un kāpēc mēs šim jautājumam pievērsām īpašu uzmanību, tie ir 2 aspekti. Viens aspekts, mēs saprotam, ka mēs esam tieši tik bagāta valsts, cik mēs esam,
Un es runāju gan par cilvēku resursiem, par pedagoģu resursiem, gan arī par finanšu resursiem. Un tas, ka es domāju, jūs katrs esat pievērsuši uzmanību, ka mēs esam ieguldījuši izglītības infrastruktūrā, cerībā, ka sakārtota vide stabilizēs situāciju izglītības iestādē, un pavisam drīz piedzīvojuši, ka izglītības infrastruktūra, kas ir ļoti, ļoti sakārtota, tuvāko gadu laikā vairs nekalpo izglītībai. Savukārt, ja mēs palūkojamies uz to finansējumu kopumā, kas izglītībā tiek ieguldīts, tas ir pietiekami apjomīgs. Un otrs izaicinājums ir pedagogs. Katrs no mums, un es arī esmu mamma, un man ir prieks, ka mans dēls šodien piedalās arī šai diskusijā, tātad viņam arī tas ir svarīgi, ka galvenais priekšnosacījums kvalitāte ir labs pedagogs, un, lai mēs runātu par labiem pedagogiem, tiekoties katrā pašvaldībā, gan ar pašvaldības vadību, gan ar iestāžu vadītājiem, šis ir viens liels izaicinājums. Un tas, cik profesionāls pedagogs ar kādu augstvērtīgu sniegumu stāv klases priekšā, no tā ir atkarīgs, kāds ir skolēna sniegums un kāda ir viņa tālākā dzīve un karjeras iespējas. Un pieņemot to, ka neviens ne otrs resurs nav bezgalīgs, mums kopā ir jānonāk pie labākā rezultāta, izvērtējot iespējas. Un šeit noteikti vēl piemetinu, ka mēs piedāvājam spēles noteikumus, bet lēmumus pieņem pašvaldība. Es saprotu, ka Kristaps ir jūsu dēls, ja? Nē, dēls ir. Dēls ir tur. Es padomāju, ka man pat tūlīt pārvilks ādu pār acīm. Es domāju, ka mēs visi esam diskusijas dalībnieki, ne tikai Paldies, Edīt, jūs precizējāt. Paldies, jā. Kristaps, jūs uzreiz kā pašvaldības vadītājs tvērāt pēc mikrofona. Jā, es varu atbildēt, jā. Es nepiekritīšu par spēles noteikumiem. Ar tiem jums grūti iet. MK noteikumu kontekstā mēs jau ļoti ilgi gaidām. Informatīvs ziņojums ir, protams, labs sākums, bet es neteiktu, ka tas ir tik spēcīgi, lai mēs teiktu, ka mēs esam kaut ko izdarījuši. Jo paši apzināmies, ko tas nozīmē. Tas ir A. B, es pat nesākšu par finansējumu modeli, jo runāt, kur es domāju, mums ir, cerams, ka vairs nav bēda ielēja, bet tas, kā mums ar viņu gājas, cik mēs gaidām, ko sola un kas realitātē, un kāpēc tas ir būtiski, jo šie lēmumi ietekmē to, kā mēs kā dibinātāji varam domāt par vienu vai otru pusi, un līdz ar to katra tā iespēja jums pamainīt, nepamainīt, pārdomāt, nedomāt, tomēr izdomāt, bet tomēr nē, un tad vēl varbūt jāpadomā, un tomēr negribās, bet gribās. Tas ļoti sarežģīja pašvaldības kā dibinātāju darbu, ja no vienas puses skatāmies īpaši, ka jūs esat uzņēmusies to iniciatīvu, kas ir apsveicam. Kristap, tātad precizē, lūdzu, kur nevedās tas dialogs? Es sapratu, ka tur viens nebija, otrs nebija, visi padomā nebija vēl. Kur ir tie klupšanas akmeņi? Kas tas ir? Šajā, kas ir, ja mēs skatāmies par mazām skolām vai vispār reģionu skolām, es domāju, tās ir divas pamattēs, kas ir svarīgs. Šis informatīvais ziņojums un potenciālie klašu izmēri. Ja vēl to otru lietu varam pielikt, un ļoti gribās tad kvalitātes mērķi instrumenti, par ko mēs jau sen runājam. Mēs kā pašvaldība sapratām, ka mums vieglāk ir pašiem nevis cerēt uz ministriju, bet tas, manuprāt, nav līdz galam pareizi. Un trešā tēze ir kopējais finansējuma modelis, kā mēs finansējam skolotājus vispār vai šo izglītības sistēmu. Es teiktu, tie 3 punkti. Edīt, jā, jūs esat gatavi, jā. Maza replika. Ja tad atbildot uz Kristapā rosinājumu, es teikšu, normatīvs dokuments ir ļoti, ļoti nozīmīgs elements kopējā virzībā uz sasniedzamo rezultātu. Taču man jāsaka, ka es augstāk vērtēju tās kvalitatīvās sarunas, kas mums ir bijušas katrā pašvaldībā un vairāk kārt, un es pilnīgi varu novērtēt to atšķirību, kādās pozīcijās mēs bijām pirmajās sarunās ar katru no pašvaldībām. Un cik vienot izpratnē mēs esam šobrīd jau tiekoties un runājot par atsevišķām konkrētām izglītības iestādēm. Piekrītu Kristapam, līdz normatīvam mums vēl drusciņi ceļš ir ejams, bet manuprāt, pats normatīvas saskaņošanas process būs daudz vienkāršās tieši tāpēc, ka iepriekš ir ieguldīts jau milzīgs darbs. Es gribētu tomēr, lai jūs man visi pasakat savas domas, iespējams secinājumus par to, ko mēs varam izdarīt pēc pēdējiem gadiem. Tagad jau daudz skolas ir slēgtas, iespējams daudz kopienas ir beigušās. Ko tas ir, kāda ir jūsu tie secinājumi? Jums ir katram ir sava doma noteikti. Šīs ir draņķi, šitais nedēļ, šitā bija ļoti labi. Paldies, deputāts kundze. Jā, es tik tiešām
tāpat kā jūs, esmu domājis šo laiku par to, ko šeit runāt, jo tas tiešām ir gan emocionāls jautājums, un tāpat laikā jūs ļoti labi iezīmējāt to, ka tur ir skolēns, kvalitatīva izglītība un finansējums tam, kas visnotaļ arī tas, ko Kanaviņas kundze saka, arī tas, ko mēs saprotam ar skolotāju darbu, bez finansējuma tas nav iespējams. Bet, manuprāt, nākot no nozares ļoti ilgus gadus nostrādājot, praktiskajā gan lauku skolā, gan šobrīd pilsētas skolā pirms laika, jāsaka, ka man šķiet, ka nozarē un arī tajā skaitā lauku skolu, tajā varbūt bēdīgajā stāstā, par kuru mēs šodien tur parunājām pirms šīs sarunas, ļoti liela nozīme ir tam, ko valsts kontrole ir secinājusi. Un tā man tagad ir sanācis, ka strādājot kā deputātei, ir arī šie valsts kontroles ziņojumi dienas kārtībā un sēdēs, un jāsaka, ka tas, ko valsts kontrole ir secinājusi, ir rādījums tam, kāpēc mums šobrīd ir tāda situācija. Un tās ir pārsteidzoši tādas nepārdomātas reformas viena pēc otras, kas skāra arī lauku skolas tajā skaitā. Kolēģi pieminētās problēmas ar to, ka mums nav kvalitātes kritērija nodefinēta, un mēs īstenībā šobrīd iespējams šos kvalitātes kritērijus, piemēram, lauku skolām un ģimnāzijām vienādus un sagaidām to vienu un to pašu atdevi, lai gan patiesībā arī tas pieminētais attālums, kas bērnam ir jāveic, un arī sociālās problēmas, un varbūt viņa īpašās vajadzības tajā visā ir piemirstas. Un, manuprāt, lai varētu nostāties atpakaļ uz kājām, un šobrīd teikt, ka izglītība tik tiešām ir ļoti liela problēma priekšā, tajā skaitā ar skolotāju trūkumu. Tajā skaitā ar skolotāju trūkumu, protams, arī lauku skolās, un es domāju, ka šis reformas stāsts par lauku skolu tālāko optimizāciju iesākās arī tajā brīdī, kad mēs nepārdomāti dārgi izveidojām vidusskolu kursus šobrīd, un īstenībā, ja mēs runājam par naudas kopīgo daudzumu, tad naudas kopīgais daudzums ir pietiekami liels, bet jautājums, cik kas maksā, un vai mēs šajā brīdī šajā arī diskusijā, kur dzirdējām par to, ka mums ir tik bērnu, cik ir, mums ir tik daudz iedzīvotāju, cik ir, vai mēs pietiekami izvērtētu šobrīd maksājumu par katru programmu un to vietu, kur tas tiek realizēts. Un, manuprāt, tiešām te vajadzētu ļoti pārdomāt tālāk arī tos lēmumus pieņemot, un es saku, mums ir kārstas diskusijas, tajā skaitā arī Saeimā un izglītības komisijā, un pietiekam daudz praktiķu mēs šobrīd esam izglītības komisijā, lai varētu teikt, ka tā diskusija varbūt nav tikai teorētiska, kā tālāk šo finansējumu sadalīt un novirzīt uz skolām tur, kur tas ir nepieciešams. Un vēl viena ļoti smaga tēma ir skolotājs. Es piekrītu un nepiekrītu šoreiz Kanaviņas kundzei par to, ka visa sākumā ir skolotājs. Nē, vispirms ir tā politika, kādu mēs realizējam, ko mēs sagaidām no šī skolotāja, viennozīmīgi saprotot kvalitatīvu izglītību, bet jautājums ir, kāds resurs ir iedots skolotājiem, lai tās tāds būtu. Un vai šie kursi, ko arī valsts kontrole ir secinājusi, ir tik tiešām sasniegusi mērķi, lai skolotājs būtu skolotājs katrs savā mērķa grupā, tajā skaitā sākumskolā, vidusskolā un ģimnāzijā. Šie, man liekas, ir tie lielie atslēgas jautājumi. Bet diskusija ir, tik tiešām paldies par iespēju un turpinu. Jā. Man tomēr interesē, vai tas mērķis ir panākts, par ko es saprotu, ka mēs tagad reorganizējam sistēmu, iespējams kādu skolu slēdzam, un tas finansējums pārceļās uz to lielo skolu. Rudolfs Kalvāns man teica, viņš berzē rokas. Man ir vairāk naudas tagad. Nē, es domāju, ka vienā pašvaldībā šobrīd nekas nepārceļas. Okay. Ir jautājums, protams, šobrīd ir mainīta sistēma, tātad nauda atnāk uz pašvaldību, un pašvaldība var pārdalīt. Bet es domāju, ka tik ļoti tieši šīs ietekmes nav. Drīzāk tā ir tāda politikas ietekme, saprotot, cik katra programma maksā, un iespējams, ka tas modelis ir meklējams lauku skolas, modelis ir meklējams tik tiešām skolotājā, kurš spēja vairākus priekšmetus mācīt, pasniegt un skaitā pret skolēnu tādā veidā izbalansēties, bet tā ir tāda atsevišķa noteikti tālāka darba saruna. Okay, paldies. Jā, tas jāstāsim tev, lūdzu. Es gribētu papildināt, nākot uz šo diskusiju. Es apzināju mūsu reģionālos līderus, un tur, kur ir notikušas lielas reformas un skolas ir slēgtas, kāda tur ir situācija.
Tas, ko man gribētos atzīmēt, un te iepriekšējie runātāji arī minēja skolotāju profesionalitāti un skolotāju trūkumu. Tas lielais secinājums ir tāds, ka šajās reformās mēs bieži vien pazaudējam cilvēku. Pa vidu, ja? It kā viņš varētu pāriet uz lielāku skolu, bet viņš pazaudēs, jo viņam nav, viņš vairs nevar. Jā, un tas, kur paliek skolotāji no slēgtajām skolām, daļa šajā te emocionālajā, nu, teiksim, peripētijā, viņu tā var nosaukt, apvainojas un aiziet vispār no izglītības nozares. Viņi aizbrauc pie bērniem uz ārzemēm, pārdod īpašumus. Daļa aiziet uz skolām strādāt, daļa uzsāk kaut kādus savus biznesus vai arī turpina biznesus, kas viņiem ir bijuši reģionos. Bet ko es vēl gribēju teikt, piemēram, Lietuvā, tad, kad tika pieņemts notiec skolu reorganizācijas plāns, no nacionālā līmeņa tika iedoti finanšu līdzekļu skolotāju pārkvalifikācijai, tātad vienreizējie pabalsti dzīves vietas maiņai un iedots tātad atbalsts skolotājiem. Šobrīd tas, ko mēs esam jau vairākus gadus atpakaļ prasījuši ministrijai, ko mēs secinājām, ja skolotājs ir strādājis mazā skolā, viņam ir nepieciešams profesionāls atbalsts, lai viņš varētu turpināt darbu lielā skolā. Jo darbs mazā skolā ir viena specifikas un lielā skolā. Jā, bet tas netiek piedāvāts. Nav tāda skolotājas, viņš nejūtās novērtēts, viņš ir dažkārt pat apvainojies un viņš aiziet principā no nozares. Bet skolotāja resursi mums trūkst. Ja, un arī ekonomikas ministrijas pētījumā par cilvēku resursiem parādās tas, ka mums Latvijā ir ļoti daudz cilvēku ar pedagoģisko izglītību, un ja viņi mums visi strādātu skolā, mums būtu kadru pārpalikums, bet realitātē mums viņu trūkst. Es zinu, ka Annija krīt un ceļās par skolotāju būtību kā tādu. Cik vienkārši vai sarežģīti tas ir, ka tev tagad pasaka, sorry, tu vairs uz darbu rīt nenāk, es tagad vulgarizēju, jo skola tiks slēgta. Bet mēs tev varētu pārcelt uz nākamu, uz to lielo skolu, vai uz to lielo skolu, vai uz to lielo skolu. Tas ir viegli, grūti, iespējams, neiespējams. Kā tas ir dzīvē notiek? Tas tāds personīgais viedoklis, ja? Ja man tagad Piedod, no kurienes tu tik pārcēlies uz kurieni? Es esmu visu dzīvi dzīvojis Rīgā. Jā. Es esmu strādājis 2 skolās šobrīd. Pa vidu man bija dekrets, arī esmu mamma. Man bērns tūlīt pats ies skolā aiznākamu gadu. Ja man būtu tāda situācija, ka man piedāvā... Nevis piedāvā, man pasaka, skolas slēdz, tev ir jānomaina citu skolu. Es personīgi varbūt nomainīt to skolu, bet es varu likt rokas sirds, ka zinot kolēģis, kas vispār ir tagad braukājot arī pa Latviju pa skolām, es varu teikt, ka daudzi skolotāji to neizdarīs. Viņš šeit dzīvo, šeit ir viņa mājas, šeit ir viņa dzimta, šeit ir viņa lauki, šeit ir viņa bērni, šeit ir viņa... Viņš te ir audzis, dzimis vai dzīvojis 10, 20 gadus. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka man ir slēdz skolu. Man tagad būtu īpaši, mēs zinām, ka mums ir ļoti, ļoti daudz skolotāju pirms pensijas vecumā. Kāpēc tieši šī kategorija gribētu tagad mainīt visu savu dzīvi, kur mēs zinām, ka viņiem patīk komforts? Nu, būsim godīgi, viņiem pat darbu bail ir mainīt, jo viņi zina, es šo darbiņu zinu, es zinu, kā te notiek, es zinu te katru cilvēku, viņi jūtas te komfortabli. Viņi, es neticu, ka mainīs savu dzīves vietu. Tad acīm redzot, mums ir jāpieņem tas un jādomā par to, kur tad mēs tos jaunos un skaistos un talantīgos cilvēkus ņemt, kas strādā tajā skolā. Paldies par pieteikumu. Es vienkārši papildināšu. Tātad atbildot uz to, ka šobrīd tiek domāts un veidots atbalsts skolotājiem, kuriem nepieciešamas papildus kvalifikācijas vai profesionālā pilnveide. Ja iepriekš mums stipendijas tika maksātas tikai studentiem, kas mācās klātienes programmās pilnu laiku, tad šobrīd šāds atbalsts ir arī skolotājiem, kuri iegūst 2. kvalifikāciju un studē nepilnalaika studijas, jeb neklātienē. Tas ir viens, otrs paaugstinātās stipendijas topošajiem skolotājiem, un tieši tāpat šobrīd uz ministru kabinetu tiek virzīti izglītības likuma grozījumi, ka pedagogiem varēs atbalstīt gan ceļa transporta izdevumus, gan arī dzīvošanas izdevumus. Tās ir 3 lietas, kas šajā reformā noteikti ir gana būtiskas. Bet tas, ko jūs pieskārāties, ļoti nozīmīga lieta. Un mēs arī pieņemot šo reformu visdrīzāk domājam par nākamajiem 10 gadiem. Jo mēs zinām, kāds ir vidējais vecums pedagogiem mūsu nozarē. Un ja mēs šobrīd nepieņemsim lēmumu, tad tam katram pedagogam
kuram pavisam drīz mums būs jāpasaka paldies par mūža ieguldījumu izglītībā, vietā ir jāatrod viens jauns, kas pārņems pēctecību, un mēs zinām par situāciju darba tirgu. Vai mēs to spēsim? Jau šobrīd nespējam ļoti bieži. Šis notiekošais nemotivē it nemaz, lai kā tas būtu. Agnes paņēma ātrāk mikrofonu. Agnes, tavā skolā ir kāds nācis no skolas, kas ir slēgta? Jā, es kā reiz gribēju minēt to labo piemēru, kad atnāk no mazākas skolas uz lielāku, kur ir slēgta, un tas skolotājs nav apvainojies. Viņš ir pieņēmis pārmaiņas, un viņš turpina pilnveidot savu kvalifikāciju un celt savu kvalifikāciju, un viņš iejūtās. Protams, ka sākums ir grūts, bet viņš strādā ļoti labi. Viņš tiešām strādā ļoti labi, tās ir ļoti labas atsauksmes no pašiem bērniem, no pašiem vecākiem, un viņš iejūtās, un viņam nav ne mazākā nožēla, kad ir noticis tas, kas ir noticis, un viss. Tā kā ir tie labie, piemēram, un tad ir jautājums, ja skolotājs tik ļoti apvainojas uz esošo notikumu, tad ir, tas ir smags jautājums, bet tas ir jautājums, vai viņš būtu labs skolotājs, ja viņš pats netiek pāri šīm pārmaiņām. Jautājums, cik liels ir tās pārmaiņas? Te, manuprāt, ir atkal tas, ka mums katrs gadījums, katrs skolotājs, ne tikai katra skola, ir jārisina individuāli. Vai viņš fiziski tiek līdz tā jaunai darba vietai? Jā, protams, tas nav viennozīmīgi, jā. Es šeit varbūt gribu piebilst, kas mani no tās praktiskās darba daļas strādājot šobrīd uztrauc, ir tas, ka tie skolotāji, kuriem pienāk šobrīd pensijas vecums, viņi tik tiešām ļoti liela daļa tieši tajā pat dienā arī uzsaka darbu un aiziet. Un pamatojums atkal atsaucoties arī uz valsts kontrolas pētījumu un arī tas, ko es pati jau biju arī sapratusi un aptaujājusi iepriekš runājot par tām nemitīgajām pārmaiņām, izmaiņām, un man ir jāsaka tā, ka kaut kur vienā brīdī mēs to akadēmisko izglītību iegūšo skolotāju, kurš gadiem ilgi ir strādājis izglītības sistēmā, bet diemžēl varbūt nāk no padomju gadu izglītības sistēmas, pēkšņi padarījām, par īsti varbūt neprofesionālu. Un nostatījām pretī, kā jūs arī teicāt, varbūt jauno skolotāju ar to jauno domāšanu, ja to pārmaiņu domāšanu. Un tur tā apvainošanās. Tā nav varbūt apvainošanās tikai par skolas slēgšanu. Jūs piekritīsiet, ka reti kurš no mums, kuram ir pāri 60, es ļoti atvainojos. Man jau pat ir grūti sākt kaut ko jaunu mūsu pārmaiņā. Mēs cilvēki pierodam pie visa. Tur, lai radītu pārmaiņas, ir jābūt ļoti daudz aspektiem. Pārmaiņām ir jābūt tādām izsvērtām, pamatotām un jāsaprot arī tās nozares problēmas, kur šobrīd ir ļoti Jūs par skolotājiem, jā? Madara aizē, reku tur pēdējā rinda, lūdzu, kungs ceļ roku, jā, mēs turpināsim. Labdien, Valdis Nītiņš, amats pamatskolas direktors. Es saklausīju ministrijas pārstāvis teikumu, ka mēs plānojam 10 gadus uz priekšu. Jūs ziniet, cik bērni piedzima pagājušajā gadā Latvijā? Es gribēju teikt, ka mēs nonāksim tūlīt līdz mīļošanās procesam, Uģi, bet tā ir realitāte. Jā, Pēc 5 gadiem mazās skolas vispār varēs likvidēt, ja nebūs bērnu. Mums ir uz 22 000, kas piedzima, 21. vai 20. gadā, 22. vai 23. gadā ir piedzimuši 13 000. Jūs apjēdziet šo samazinājumu. Kā jūs plānojat ministriju ar to tikt galā? Un otra lieta, ko es pateikšu, labi, tas nebūs īsti, tas sanāks tā apmēram. Vai nebūtu laiks domāt izglītības ministrijai par to, ka mēs veidojam 1-6 skolas un 7-9 skolas atsevišķi, jo tāpēc, ka mazajām skolām problēma rodas tajā brīdī, kad sāk mācīties bērni ķīmiju, fiziku, bioloģiju un tā tālāk, jo trūks šo te skolotāju. 1-6 māca bērniem skolotāji, kuri māca no latviešu valodu, matemātiku un tā tālāk muziku visu no 1 līdz 6, bet problēma sākās 7. 9. posmā, kur ir fizika, un tāpēc jāveido ir pilnīgi cita sistēma, par ko es nedzirdu nevienu runājumu. Tavs priekšlikums 1-6 ir vēl uz vietas, Jā. 7 klasē bērni, 7, viņam ir vieglāk izbraukāt, veidot... jau viņš ir pieaugušāks, viņš var izbraukāt. Jā, Uģi, 7-9 var veidot rajonā, piemēram, tā kā Cēs rajonā, tie varētu būt kaut kādi 5 skolas, kur ir 7-9, un nevis pa vienai klasē, bet 2 vai 3 paralēlu klases katrā posmā, kur būtu nodrošināts lodzi gan tam fiziķim, gan tam biologam, gan tam geogrāfam arī, kā es esmu jau un tā tālāk.
Kāpēc es nevienu nedzirdu domājam šajā virzienā? Agrāk Latvija bija pilna ar mazām skolām, kur mācīja no 1 līdz, 5, 6, 3, 4 skolotāji. Kāpēc jūs par to nerunājat? Paldies tev, mēs to pierakstījām. Nē, paldies, es uzreiz atbildēšu. Kā reiz, tā kā Kristaps minēja, ka mums ir konceptuālais ziņojums, tieši tā tur arī ir domāts. Tātad 1. 6. klase maksimāli tuvu dzīves vietai, bet saprotot to, kā 7. klasē sākas priekšmetu dalīšanas tēmu jomās, šeit tie kritēriji skolas piepildījumam ir augstāki. Tieši šāda filozofija tur ir arī iebūvēta. Un ja var tikai atbildēt un cerot jau kādu laiku, turot mikrofonu rokā, tad Ogres modelis, manuprāt, savā ziņā runā par to, ko jūs sakat kā savu piemēru. Tas ir numur 1, numur 2, es visticamāk 7, 9, kā atsevišķu posmu nebūtu par. Es teiktu, mums ir jāiet drosmīgāk obligātā vidējā izglītība vai profesionālā izglītība. Ministrija, lūdzu to izdarīt. Attiecīgi tālāk 7, 12 posmus vai tad specializējam jau vidusskolu. Atsevišķi vispār 10, 12 taisam šīs dažādi līmeņi, kā ir darīts arī jau citu Eiropu pieredžu kontekstā. Esiet tādā, tāpēc tā atšķirība. Un vēl 1,6, kad viena skolotāja visu nelīdz galam piekristu, tomēr 5. 6. klase dabas zinības un tam līdzīgi, un tur jau tie potenciālie padziļinājumi, ko bērnam var dot, es teiktu, ka jau ir gana plaši. Un ja vēl viena replika tikai var, jo es buigi sen to mikrofonu turēju, man prieks par politiķu, un es arī esmu politiķis, kurš domā, ka viņš ir ap centru visam, bet izglītībā mēs esam jau sen apraduši ar to, ka centrā ir skolotājs, un viņi ir tie, kas tās lietas izdara, un direktori, paldies vienam direktoram, paldies visiem, kas to dara. Izglītības sistēma ir iemācījusies jau pati tālāk lemt, skatīt, domāt, viņi vairs necer uz politiskiem lēmumiem. Tūlīt man ir sajūta atkal, ka Kristap, ka 99% skolas panākumu ir atkarība no direktora. Ticu, paldies. Āna, tev izdevās nosargāt Jaunciemu skolu? Vai kā tas notika? Mēs zinām visu lutriņus ļoti daudz, kur šobrīd arī diskusija, ko darīt ar viņiem nākamgad, aiznākamgad. Tur izcīnīja vecāki. Tātad kopiena, kur visticamāk tika aicināta dzīvot uz laukiem, kā tas bija pirms gadiem 15. Nāciet dzīvot uz laukiem, mēs jums piedāvāsim visu. Un tagad es cilvēks saprotu, man jau vairs nav, man jābrauc ar atpakaļ, jo man jau nav ne tā lutriņa skola, ne vēl daudz skolas. Tāds variants arī, protams, izbraukāt, ja tu esi turīgs, tad tas ir cits stāsts. Okay? Patiesībā, laikam, dzīvot laukos, vajag būt diezgan turīgam cilvēkam. Jaunciemu pamatskola ir Rīgas Jaunciemu pamatskola. Sāksim ar to, tā ir Rīgas skola. Un cīņa par šo skolu notika pirms es sāku strādāt tur. Skola tiešām bija plānots slēgt, jo rezultāti bija zemi, bērnu skaits samazinājās, ēka bija traģiska. Tad Jaunciema kopiena, tiešām iedzīvotāju biedrība, nodibināja biedrību un uzsāka šo cīņu par skolu, sakot, ka mums viņa ir nepieciešama, mums viņa ir vajadzīga, bet ar labu gribu vien nepietiek. Nāca jauns direktors, sakārtoja vidi. Es nezinu, cik daudz direktori veic saucamo headhuntingu, kas ir pedagogi, tu viņus medī, burtiski medī, un medī tā, ka līdz ko pienāk kāds jauns bērns, tu vecākam jautā, sakiet, kāda jums ir izglītība. Un tajā mirklī, ka viņš saka, es tur ģeogrāfs esmu, lieliski. Mums pašvaldība atmaksā pedagoģu izglītību. Nāciet pie mums strādāt, kur jums ir izglītība, un mēs līdz ar to tā kopiena veidojas aizvien spēcīgāk. Šobrīd Jaunciemā ir nokomplektēta pilna 2. klase, pilna 1. klase, un potenciāli mums katru gadu pieaug šobrīd 25%. No klausītā, es uzreiz piebildīšu, tomēr, Uģi, es arī ilgi gaidīju, mani mulsina fakts, ka pedagogs apvainojas par skolas slēgšanu. Man vienkārši mulsina šāds fakts vispār, ka es apvainojos, ka man ir jāmaina darbs. Otra sadaļa man šķiet bīstama tieši tā, ka mēs paliekam skolā strādāt tikai tāpēc, ka mēs neko citu neprotam. Un varbūt tas ir jautājums, ko ir vērts uzdot, kādā veidā radīt pedagogiem aizvien lielākas iespējas iziet ārpus skolas, ieraudzīt lampas festivālus, gribētu redzēt visus skolotājus, kuri pēc tam sasmēlušies idejas iet atpakaļ uz savu skolu. Un man ir sajūta, ka mēs drusciņi šeit it kā esam pretiniekos. Un man tas jautājums ir, vai visi piekrīt, ka mēs nevarējām palikt tāpat, kā bija, ka pārmaiņas bija jāveic.
es nerunāju, vai pareizi šis veikts, vai vēl kaut kā jautājums ir, vai mēs visi piekrītam, ka tā kā bija, palikt nevarēja. Palikt nevarēja. Pamājam, jums nav jādod. Jā. Anna, lūdzu, man ir tikai jautājums. Pirms es zinu, ka arī jūs ilgi gaidat piedošanu. Kāda kopienai bija motivācija, ka viņi atnāk uz skolu un pasaka, nē, mēs piedalāmies, lai šis netiktu slēgts? Objektīvi Jaunciems ir, ja jūs izstāvaties tur Jaunciem, tas ir vienkārši attāli. Ja jūs stāvat zooloģiskajā dārzā, tur, kur tā piknika vieta ir, tad tieši pāri Ķīšezeram, tieši tur, kur jābrauc visu laiku 30 kilometriem, ir Jaunciem. Jaunciems ir tā kā nekuriene patiesībā. Tā ir reģiona skola savā ziņā Rīgā. Un, lai uz kuru pusi brauktu, tam bērnam būtu jābrauc salīdzinoši ilgi. Salīdzinoši ar Rīgu ilgi. Līdz ar to es domāju, ka tā motivācija bija tieši sākuma skolas posmam, tuvāk dzīves vietai. Tuvāk dzīves vietam, jā. Es tūlīt pie jums, jūs būsiet pacietīgi vēl, jā, paldies. Jā. Par to apvainošanos vairākas reizes izskanēja. Mēs saņēmām tiešām daudz iesniegumu par reorganizācijām un ko patiesībā var just, ka cilvēki jūtas nesadzirdēti, pedagogi arī, un mums rakstā arī skolas padomes par reorganizācijām. Kāpēc? Jo bieži vien reorganizāciju nepieciešamību pamato ar zemiem izglītības kvalitātes rādītājiem. Un tieši ko mēs novērojam, tieši tas ir tas, kas apvaino, jo man bija arī saruna ar skolas vadību, kur saka, ka mēs jau dažus skolēnus dabūjam uz skolu, un vai jau tas nav rādītājs, jo tiešām skolēni ir dažādi īpaši reģionos. Līdz ar to, pie kā tas aizved pie labas pārvaldības principa jautājuma. Tas ir tas, ko mēs vērtējam parasti. Kāda ir bijusi pašvaldības saruna ar iedzīvotājiem, kā ir ticis skaidrots jautājums, vai tiešām ir spēts atbildēt uz būtiskiem jautājumiem, kas skar bērnu labbūtību. Jo tomēr izglītība kalpo jau bērnam, ne jau pedagogu vietas nodrošināšanai. Mēs tomēr runājam par bērnu, par bērnu interesēm un bērnu tiesībām. Valērija, es pareizi saprotu, ka jūs ļoti rūpīgi saskatījāt komunikācijas trūkumu? Jā, jā. Un tur ir... Vecais labais Latvijas stāsts. Paldies. Jā, Dana. Es vienkārši beidzot, ne par apvainošanos. Beidzot visā šajā diskusijā sadzirdēju vārdu bērns, jo izglītība ir bērnam. Pedagogs ir, kā saka, darbinieks, kas kalpo bērnam. Labi, nekalpo, strādā. Saimnes deputāti nav kalpi, viņi strādā. Ārsti strādā pacientiem, vai ne? Skolotāji strādā bērniem. Jā, es varbūt neizvēlējos pareizo vārdu, bet doma tāda, bērns ir klients. Vai ne? Ja mēs tā brutāli skatāmies, tad bērns ir klients, un viņam ir tiesības visiem bērniem, un to paredzam kā noteikumu, visiem bērniem vienlīdzīgas tiesības uz izglītību. Es šeit šodien nedaudz pārstāvu arī UDHS biedrību Latviju, tā kā piedalījos arī iepriekš diskusijā ar viņiem kopā. Un runājot tieši par bērniem ar speciālajām vajadzībām, neviena lielā skola viņus negrib. Pateikšu godīgi, neviena viņus negrib. Viņiem nav, pirmkārt, tāpēc, ka arī tiem pašiem pedagogiem, es runāju globāli, zinu, ka tu, Annī, gribi, un tu esi superīgs skolotāji, un tev ir sensorais stūrīts klasē. Jā. Es vienkārši ļoti bieži runāju ar vecākiem, un zinu, ka ļoti daudzus, kuri ir aizgājuši no Rīgas uz reģioniem, tikai tāpēc, lai dotu kaut kādu iespēju savam bērnam uz izglītību. Jo viņa bērns 30 bērnu klasē ir norakstīts. Viņš ir nesekmīgs, viņš ir delveris, viņam katru dienu tiek rakstītas 5-6 piezīmes, un reģionu skolā viņš tiek saredzēts. Tāpēc, ka tai skolotājai viņai ir laiks un vieta, un viņa zina Jūri, kurš nāk no tās ielas, viņš zina mammu, un viņš zina visu, un aizslēdzot to skolu, mēs atkal liekam tam bērnam iet uz to 30 bērnu klasi, kur viņš nosēdināts tiek Kamčatkā, un kur viņš pazūd. Viņš ir nesekmīgs, un viņš ir nākamais, būsim godīgi, arī ieslodzītais. Un tas nav saistīts ar intelektu. Tie ir ļoti bieži ļoti gudri bērni, kuriem lielajā skolā vienkārši nav vietas. Neviena ģimnāzija viņu neņems pretī, pat ar intelektu virs vidējiem rādītājiem.
drīkst komentāru. Nu, tieši tas, ko es arī sadzirdēju, ka kvalitātes mērījumos mēs praktiski nevienā tiesību aktā neparādās tas, katra bērna progress. Arī tas, ko es dzirdēju, tas, ka bērns vispār atnāk no skolas, uz skolu, no sociāli nelabvēlīgās ģimenes, tas, ka viņu ierauga viņa vajadzības, un mazajās skolās to ierauga vairāk un biežāk. Ja? Un mēs ļoti bieži dzirdam, ka lauku skolās ir zema izglītības kvalitāte, bet, manuprāt, tā skolotāja darbs, kas mazajā skolā panāk to, lai bērns vispār nāk uz skolu, to, ka viņš no 4. izaug līdz 6. Ja, tas arī ir tikpat vērtīgs darbs kā Rīgas 1. ģimnāzijas skolotāja darbs, kurš strādā ar talantīgo bērnu. Jo es uzskatu, ka, piemēram, no Rīgas 1. ģimnāzijas, ja mēs vienkārši pārliksim skolotāju vienalga uz balvu mazo kaut kādu skolu vai jebkuru skolu, ja, tās skolas darbs jau nebūs kvalitatīvāks. Ja. Katrs skolotājs strādā ar to kontingentu, kas viņam ir, un tas ir jānovērtē. Un tas šobrīd politiskajos dokumentos izglītības kvalitātes mērījumos nekur neparādās. Nu, vismaz es to neredzu. Paldies, jā, paldies. Es drīkstu uzreiz repliku. Paldies par pieteikto tēmu. Tad, kad mēs runājam par izglītības ekosistēmu vai skolu tīklu, tas, kas mani mulsina, mēs izvairamies runāt par to, ka labākai skolai ir jābūt bērnam tuvāk mājai. Mums ir jāpanāk tas liela skola, maza skola, vidēja skola, bet ar vienādi labu sniegumu. Un mēs kaut kā aizejam, es nezinu, vai tas ir vieglākais risinājums, mēs labāk pieņemam to, ka mēs veidosim atsevišķu vidi bērniem, kuriem ir vajadzīgs individuāls atbalsts, nevis domājam par to, kā arī skola, kur kopējais bērnu skaits ir 700, 1000 un 1200, arī šādu atbalstu sniedz. Es esmu strādājusi skolā ar bērnu skaitu zem 70, un es esmu strādājusi skolā ar bērnu skaitu 700. Un es varu pateikt, tas, kādu atbalstu saņem bērns, absolūti nav atkarīgs no bērnu skaita. Tas ir tā, kā jūs minējāt, no skolas pārvaldības iespējām, kāda kultūra vide un kas ir prioritārs skolā, un kādas iespējas ar mērķdotāciju un ar pašvaldības kopīgo finansējumu iestādi var nodrošināt. Un sākumā jābūt vēlmei to darīt, jā. Es ļoti atvainojos. Jā, lūdzu. Nē. Jums nekas nav jāspiež, runājiet. Jūs skanat brīnišķīgi, jums ir brīnišķīgs tembrs. Nē, viss kārtībā. Es vienkārši gribēju dzirdēt vārdu bērns, bet es sagaidīju 35 minūtes, un mēs arī pateicām par to, ka izglītība tomēr ir par bērnu, nevis par ministra kabineta noteikumiem, noteikti ne par finansējumu. Nu, par skolotāju vēl var būt, bet tomēr par bērnu. Un arī par to, ka tikko teica, ka skolā ir jābūt tuvu, bet tad mēs vēram to izglītības kvalitāti, bet tieši, piemēram, bērniem ar mācīšanās traucējumiem izglītības kvalitāti priekš viņiem ir kaut kas pilnībā cits. Un tas nekādā veidā nav izmērāms rādītājs. Protams, tas, ka līdz viņai nav jābrauc 2 stundas, gan jau, ka palīdz. Es runāju par bērnu pirmajā teikumā. Es teicu, bērni 20% ceļās 6 no rīta. Kas man neapmierina, es biju aizgājis vienreiz meitai aiznest smagās lietas uz skolu, un es ieju skolā 6:30. Viņi tā kā līķi uz tām palodzēm guļ. Un tas taču nav normāli. Paslavējiet bērnu, ļaujiet viņam izgulēties. Paldies. Jā, paldies, Madara, joprojām ir ar mikrofonu, celiet roku. Paldies, jā, turpinam. Jā. Par to tuvāk skolai. Nereti reģionu skolās. Pirmām kārtām jau sākšu ar to, ka ir noteikti dažādi piemēri. Ir labie piemēri, ir sliktie piemēri, kā dažādās skolās notiek šī sadarbība ar bērnu. Bet nereti ir reģionālas skolas aizslēgtas, tāpēc, kad vecāki paši tajā apvidū ir izvēlējušies saviem bērniem labāku skolu un vēd uz citurieni. Ir gatavi vest pat stundas attālumā, bet viņiem ir svarīgi, lai skolā būtu atbalsta personāls, lai kvalitatīvi mācītu mācību priekšmetus. Un nevis es ļoti atvainojos skolotājs, kurš skaita savus gadus līdz pensijai, un viņš nav gatavs neko tam bērnam iedot, bet aizved pie skolotāja, kurš ar entuziasmu tajā priekšmetā ir iekšā un ar mīlestību. Tā ir vecāku pašu izvēle. Tas vairs nav ne ministrijas uzspiests lēmums.
nekāda cita. Tā ir vecāku izvēle. Un tad, lūk, tad ir tas rezultāts pāriet uz 1 līdz 6. klasē. Un kas notiek pēc laika? Nu, tik un tā to skolu slēdz. Jo tik un tā tas bērnu skaits strikti samazinās. Nu, no kurienes to finansējumu ņemt? Es tur saskatu absolūto konkurenci skolu starpā. Nu, pozitīvo konkurenci, cīnīties par bērnu, cīnīties par kvalitāti, uzlabot to, jo nevelti uz jūsu skolu, cīnīties par klientu bērnu. Es ļoti atvainojos. Tūlīt. Jā, ja var mazliet tikai par to klientu, tad man nesen viena direktora bija interesanta saruna, ka viņš man prasīja, kas ir mans klients, vecāks vai bērns. Un tur vērts padomāt, kāpēc tas direktors šādi ir izteicies. Otrs, jūs sakat, bērni dzirdējāt 35. minūtē, es mazliet oponētu, mēs runājam par kvalitāti. Un tad brīdī, kad mēs mēram kvalitāti, mēs visā ļoti precīzi jau runājam par to, ko mēs gribam vai negribam. Diemžēl tas mums ir sen pazudis, un tas būtu tas, pie kā jāatgriežas. Jo tad brīdī tas bērns, ka mēs skatāmies, un šeit daudz runā, pieņemsim, no 4-7 izaugt. Vai no 9-10, kas ir labāk vai kas ir sliktāk. Tas ir visās super fundamentāls jautājums, ka mēs domājam par bērnu pēc kvalitāti, netiešā veidā, man liekas, ir bērnu pieminēšana. Un trešais, man liekas, ko mēs atkal neveiksmīgi šajā diskusijā izdarījām, mēs atkal pretnostatījām tie lielie, tie sliktie, tie mazie, tie labie. Tie mazie, tie sliktie, tie lielie, tie labie. Mēs nenostatījām. Es oponēšu, tanī brīdī, kad mēs pasakām, ka maza skola var labāk, lielā tā nevar. Es esmu redzējis piemērs, kur gan var liela labi, gan maza var labi. Nevajag to darīt. Visi mēs varam labi, ja gribam. Mēs biegājam individuāli, katrai skolai atsevišķi. Mēs to esam jau vairāk saprast. Madara, lūdzu, aizteic arī beigās. Paldies tev liels. Paldies. Es gribētu, lai mēs padomātu par vienu jautājumu, kas patiesībā bija šīs diskusijas sākumā. Vai mēs zaudējot skolu, mēs zaudējam arī kopienu. Mēs zaudējam to vietu, mēs zaudējam, es ļoti atvainojos, lauku cilvēku, vai mēs zaudējam, es nezinu, apdzīvotu vietu. Protams, tā jau Rīgā ir 2/3 ekonomikas Latvijas. Jā, lūdzu. Uģi, tā kā vairāk kārt pieminēja pārstāvu jautājumu par kvalitāti, tad man tikai viens mazs komentārs. Manā skolā vidējais skolnieku skaits klasē ir no 10 līdz 15. Šā gada 6. klasītē mācījās 10 bērni, no kuriem 3 aiziet uz ģimnāzijām. Kā jūs vērtēsiet šo skolas kvalitāti tālāk? Viņi aizgāja uz ģimnāziju, mēs sagatavojām ģimnāzijas līmenim šos bērnus, bet viņi vairs neturpina mācības mūsu skolā. Viņi aiziet tur, kur ir tālāk aiziet ģimnāzija, kur ir lielāka konkurence, viņi gatavojās citam līmenim. Kā jūs vērtēsiet uz šo manas skolas kvalitāti tālāk? Tas tā kā sportā bieži vien izdala papildus naudu klubiem, kuri sagatavojuši spēlētājus izlasēm. Atkal vairāk kārt izskanēja, neteikšu apgalvojumus, bet ka mums nav kvalitātes kritērija. Mums ir kvalitātes kritērija. Mums skolas tiek akreditētas un vērtētas, un kritērija ir tas, ka tie dati, cik tie ir saturīgi un cik mēs, protams, tālāk ar tiem strādāt, un vai mums tas ir uzlabojums lielums vai nē, Kristap piekrītu, ir piekārt strādāt. Mēs katru reizi, kad tiekamies, viņi piemina akreditāciju. Es vienmēr esmu rītīgi dusmīgs, ka viņi piemina akreditāciju kā labu piemēru. Es nerunāju par procesu, es runāju par kritērijiem. Un kritēriji ir snieguma līmeņa apraksti, kas ir izmantojami. Un kur jums ir minūte. Jā, bez sasniegumiem. Tur ir arī iestādes pārvaldība, tur ir mācības sasniegumi, tur ir atbalsts skolēnam, ko var vērtēt, tur ir skolēnu labbūtība. Tātad ļoti plašā aspektā tur ir skolas vide. Tātad kritērija, apraksts, pēc kā mēs varam gan paši sevi novērtēt, gan skolas savstarpēji. Mēs nevaram teikt, ka mēs esam pilnīgi tukšā vietā. Labi, lai neaiziet baigi tālu diskusiju, tur, kur viņai visticamāk nav jāaiziet. 30 sekundes. Kārtīgi reiz papīra uzrakstīts, realitātē pavisam savādāk akreditējam, pavisam pēc citām lietām skatāmies, beigās 3 reizes nomainam, iesniedzam pa vēlu, pēc būtības vispār nerisinam neko. Es te mazliet par to kvalitatīvu izglītību. Manuprāt, kur ir liela problēma? Es lieku roku uz sirds, kad man ir bijis 30 bērnu klasa, un šobrīd man ir 18 bērnu klasa, un es esmu laimīga brīdī, kad man pasaka, ka man bērnu atskaita, ka viņš aiziet vai nu uz paralēlu klasi vai citur. Kāpēc? Tāpēc, kad es visu vasaru pavadu nevis atvaļinājumā, katru dienu es veidoju stundu plānus, lai atvieglotu savu darbu mācību gadā. Jo man ir vidējā līmeņa standarta bērni,
Mani bērni, kuriem ir ļoti izteikts UDHS, mani bērni ir ar autismu iezīmēm, un man ir absolūti apdāvināta bērni, un man ir 40 minūtes. Un tarificētas konsultācijas man ir 2 nedēļā. Es nevaru sniegt, un starp citu pieminēšu, mums ir speciālais pedagogs, mums ir psihologs, mums ir logopēds, bet viņu slodze uz kaut vai mums nav liels skolēnu skaits, jo šobrīd skola ir jauna, nav spējīgs individuāli paņemt un palīdzēt šiem bērniem, lai es kā pedagogs varētu pilnvērtīgi, jo notiek kas, es gribu pievērsties īpašajiem bērniem, kas šai iekļaujošā izglītība, mēs bieži aizmirstam, ka ir ne tikai šie speciālie bērni, tie ir mūsu talantīgie bērni. Un tātad tev ir jādiferencē uzdevums, tad tev ir esošais uzdevums, tev ir jāpievērš uzmanība īpaši apdāvinātiem bērniem un vēl tiem, kas nespēja nosēdēt mierā un traucē citus. Un tev ir jāspēj tas nodrošināt kvalitatīvi visiem. Tāpēc, ja mēs šīs mazās skolas slēdzam, īpaši 1-6 posmā, kur viņi ieliek mācīšanos prasmju pamatus, jo mans uzdevums, es uzskatu, kā sākuma skolas skolotājiem, es esmu arī matemātiķis līdz pamatskolai, bet sākuma skolā ir viņam iedot viņa dzīves prasmes un attīstīt iemaņas, lai viņš aizējot tālāk uz saucamo lielo skolu, spēj jau pats mācīties un strādāt pēc tām metodēm, ko es viņam varu iedot. Un jo lielāks, ja mēs šīs mazās skolas slēdzam un pievienojam šīm te lielākām skolām, es pati zinu, cik tas ir šausmīgi grūti pamanīt to vidējo slāni. Mēs pievienojam tās klases paliek, un es gribu būt lielisks skolotājs un izcils skolotājs, bet man ir ģimene, man ir mazs bērns, un es nevaru vairs katru vakaru pavadīt, mēģinot diferencēt plānus. Tas izklausījās pēc prezidenta. Jā, bet atkal pieminot to, gatavojot reformu, saprotam, ka mēs esam nodefinējuši optimālo klasi, un 30 bērni nav optimāla klase. Mēs runājam par optimālu, kas ir reģioni centri, lielās pilsētas, tie ir 20 bērni klasē. Tas, kad mēs tādu rādītāju varēsim sasniegt, tas ir nākamais jautājums. Bet ja mēs runājam vienkārši par to, ko mēs uzskatām mazs, liels, optimāls, tad optimāls ir 20 bērni. Un 30 tie atkal ir nosacījumi, pie kā citi nosacījumi, kas ir noveduši pie tā, ka mums šādas klases ir. Tātad jaunais finansējuma modelis ir klašu mēri, kas pielāgo finansējumu no 1 līdz 8, precīzāk 5 līdz 8, 8 līdz 16, 16, 24, 25 un uz augšu. Tātad, ja gribam lielo finansējumu, vismaz 25 skolēnu klasē, kas ir pilnīgā pretrunā to, ko jūs tikko pateicāt. Jaunais 3. finansējuma modelis tieši to paredz. Jums ir 10 sekundes, ok? Paldies. Es āši kavēru. Gribēju pateikt to domu. Un es kā šis cilvēks, kas joprojām pēc 10 gadiem būšanu skolotāja amatā, es šobrīd ar kaislu un deksmi, es saku, esmu entuziasts savā darbā, es arvien biežāk sāku apsvērt iespējas, vai man to vajag. Kura būs tā sarkanā robeža, kurā es pasaku, es esmu tik izdegusi, ka man vairs nav ko iedot. Tieši tāpēc, ka es zinu, ka skola cīnās par šiem skolēniem, ka tik ir vairāk, nedodot man iespēju darīt manu labāko darbu, ko es varu darīt. Var tādu ātru jautājumu, kā slēdzot skolas un palielinot jau esošās, mēs varēsim samazināt skolēnu skaitu klasē no 30 uz 20? Bērni vienkārši paliek mazāk. Ne tik krasi. Šobrīd lielajās skolās jau ir 30 bērnu klases. Mēs aizslēgsim tās mazās skolas, un viņiem būs jāpārceļās uz tām lielajām skolām, kurās jau ir 30. Tas ir nomodelēts? Nē. Jaunas skolas būvēsim. Es dzirdu, ka būvējam arī jaunas, jo mēs vispārinām. Ja mēs paskatītos konkrētus reģionus un tur, kurus reorganizācijas skar, tur arī reģiona skolās nav 30 bērnu klases. Mēs vispārinām, mēs saliekam Rīgu kopā ar reģionu un domājam, ka Rīgu šis vismazāk skar visdrīzāk. Vai jūs nedomājat, ka daļa no tām lauku cilvēkiem, kurus, tos reģionus, kurus skolas jūs aizslēgsiet, viņi nepaliks laukos un nebrauks tām reģionu skolām, uz kurām jūs esat iedomājušies, ka viņi brauks. Viņi pārdos savus lauku īpašumus un aizbrauks uz Rīgu. Man ir ļoti skumji teikt, ka iekšējā migrācija notiek šobrīd, un patiesībā pakalpojums iet līdzi migrācijai, nevis otrādi. Saprotiet, kāda daļa bērnu un ģimeni jau ir pārcēlušies un aizbraukuši dzīvot. Un tieši tāpēc pie Rīgai ir vieni izaicinājumi, Rīgai ir citi izaicinājumi, un reģioniem
50 km ap Rīgu ir pilnīgi citi izaicinājumi. Ja mums teica, kāpēc mēs tik ilgi runājam un gatavojam normatīvus dokumentus, tāpēc, ka tas nav vienkārši. Mēs esam ļoti, ļoti dažādi Latvijā. Tas ir, ko teica Agnese, ka patiesībā vecāki izvēlās pat ieguldīt laiku, lielāku naudu, lai to bērnu aizvestu it kā uz labāku skolu, bet viņi tam tērē milzu resursu. Okay, un tad tādā veidā, tad skolai jādomā, acīm redzot par, jā. Es gribēju papildināt, piemēram, Alūksnē notika ļoti vērienīga reorganizācija. Šīs reorganizācijas rezultātā bērni neaizgāja uz tām skolām, uz kurām pašvaldība cerēja. Tur ir par 100 bērniem mazāk. Vecāki aizveda pilnīgi uz citām skolām, un līdz ar to arī finansējums Alūksnes novadam bija būtiski mazāks pirms reorganizācijas. Pagaidiet, uz kurām skolām to viņi aizveda? Viņus uz Igauniju? Viņi vispār gan aizbrauca prom vecāki ar bērniem, gan arī aizvedu uz citu novadu skolām, pārcēlās dzīves. Iemesls bija skolas reorganizācija. Jāsaka, runājot ar pašvaldībām, šis ir mums Latvijā viens liels izaicinājums. Noteikti prātīgi būtu, ka mēs no 2 mazām skolām izveidojam blakus esošu vienu stabilu un pieejamu un bērniem sasniedzamu. Diemžēl mēs ļoti apvainojamies un uz tuvāko skolu ģimene neizvēlās iet. Viņa principiāli iet uz otru pusi, kur attālums ir cits, bērnam ceļā pavadītais laiks ir pilnīgi cits. Un tādā veidā arī iespējams tas tīkls, kas reģionā veidojas, viņš nav vienmērīgs, un mums tiem bērniem tik agri no rīta jāceļās. Un šī ir tāda patiešām atbildīga iesaista un risinājuma meklēšana, lai skolas, kur ir 5 kilometri starp skolām, vienojas un izveido vienu stabilu skolu, nevis brauc uz centru, kas ir 18 un 20 kilometri no esošās vietas. Ja tikai varu, tad es jau zinu 3 sekundes, bet uzņemošā skola, man liekas, ir terminoloģija, kuru mēs visu laiku aizmirstam. Mēs tikai uz papīra sazīmējam un liekas, viss būs skaisti. Arī mūsu pašvaldības kontekstā ir viegli pateikt, jums tā neizpilda. Bet mums jau nav uzņemoša skola, kas ir gatava uzņemt, tās klases ir pārpildīts. Dažreiz mums saka gaiteņos vai toltēs viņi jāsēt. Būvēm jaunu. Jā, visādi šie, bet mums uzņemošās skolas, tā domāšana kaut kā ir pazudus tulkojumā, jā. Es vienkārši dzirdēju arī nedaudz to par to principu. Es domāju arī šeit to, ko runāju, ka tie vecāki aizbrauc. Nevienmēr tas ir princips neiet tikai tāpēc, ka pašvaldība teica, ka man tur ir jāiet. Ir kvalitāte, ko mēra ministrijas varbūt, un ir skolas kvalitāte, ko mēra vecāki. Un vecāki zina, ka viņi negrib vest savu bērnu uz to skolu, tāpēc, ka viņi zina, ka tur nav nevis atzīmju kvalitāte, bet tur nav emocionālā kvalitāte skolotājiem. Te izkristalizēs vēl viens stāsts, jā. Mamma teica, kaimiņie neteica, bet bieži vien tā ir patiesība, ka tikai tāpēc, ka mans kaimiņu bērns tur jūtās ļoti labi, un tāpēc varbūt man ir jāizvēlās tā skola. Jā, ja tikai var pavisam ātri, tad man liekas, tā ir tā mūsu tāda kļūt domāšanai, tā var teikt, ka mēs visu laiku kvalitāti savalkam ar vērtējumu, attiecīgi, cik viņš dabūs matemātikā. Bet tā tas nav, vismaz tādā mūsu modelī, ko mēs taisam savā pašvaldībā. Mēs modelējam arī šīs emocionālos potenciālos rādītājus. Protams, tie bieži vien ir caur aptaujām, bet arī tas ir viens kā no mērauga, kā mērīt vispār labsajūtu skolēnu. Es domāju, ka vispār anketā vajadzētu iekļaut jautājumu, kā jūs vērtējat savus skolas mīlestības koeficientu. Piemēram, jā, tieši tā. Tas ir būtiski, manuprāt, jo bērnam ir jājūtas ļoti labi. Jo jūtoties labi, viņš tikai var sākt mācīties kaut ko. Labs viens jautājums, vai tu savu skolu ieteiktu savam draugam? Tas bērns. Jā, arī jā. Pilnīgi noteikti, jā. Es kā šajā gadījumā nekā skolotājs, bet kā mamma, man ir iespēja, pēc būtības es varu izbraukāt uz jebkuru skolu, mīlestība pret darbu man ir, vīrs man var strādāt attālināti. Teorētiski, ja mēs gribētu dzīvot laukos un attīstīt, mēs zinām, ka lauki izmirst, mēs esam ģimene, kas to varētu darīt, un tad ir tāds paga. Bet tur ir mazā skola, pēc cik gadiem viņš laiks. Vai es esmu gatava savu bērnu pakļaut šobrīd emocionāli ielaist 1., 2. klasē, kur viņai tūlīt visu viņas vide paņems nost, jo tas ir svarīgi neaizmirst par šo bērnu to psihoemocionālo stāvokli, jo tad, kad viņi ir stresā, es stāvu klases priekšā, es redzu, viņi nav spējīgi mācīties. Viņi nav. Es saprotu, tas stress ir nākamais arī skolotājiem, arī bērnam, bet tikko tu nomodelēji situāciju par to, ka arī jaunais pedagogs, kurš ir tikko ar lepnumu iznācis ar ziediem savā izlaidumā, un viņš ir gatavs mesties izaicinājumā, tā ir viņas sirds kaisla visu, un tad viņš saprot, pagaidzi iedzīvošos, man te patīk vidas sākumā, bet es jau zinu, ka pēc gadiem 3, 4, 5
Visticamāk, es pārcelšos tur, vai varbūt tur. Nu, vai es to gribu? Nezinu. Nu, varbūt. Varbūt palikšu Rīgā. Okay. Tukši. Nē, Rīgā arī nē. Palikšu šī te Mārupē vislabāk. Vai Vārtužos, kur jauna skola ir, jā. Man šķiet, ka migrācijas jautājums ir normāls visos laikos bijis. Ir normāli, ka cilvēki ik pa laikam aizmigrē uz pilsētu, un tad paiet laika periods, un viņi migrē atpakaļ uz laukiem. Mēs vienkārši izlasīju to nosaukumu mazās skolas nozīme vietējā kopienā. Otra sadaļa, runājam par labbūtības jautājumiem, man liekas, ir ļoti prātīgi jābūt ar to, kurā mirklī mēs mēram, kādus jautājumus mēs uzdodam, jo atkarīgs no tā, vai cilvēkam ir bijis randiņš vai nav bijis randiņš, būs atkarīgs to, vai viņam patīk sava skola vai nepatīk sava skola. Līdz ar to, ja man bija slikts randiņš, es tagad vulgarizēju, protams, bet idejiski šie labbūtības mērījumi ir ļoti, tos ir iespējams ļoti viegli manipulēt. Ilgtermiņš. Droši vien. Tas nav garstāvokļa stāsts, jā. Jā, runājot par reģioniem un viņu atzimšanu un tieši migrēšanu, kā reiz arī taisījos to teikt, kad ir jau reģioni, kuros pamazām nomainās tā kultūra vide, kurā ir aizgājuši iedzīvotāji projām un atgriežās pilnīgi citi, ar citu kultūru, ar citām vērtībām, ar citu skatījumu. Un tur notiek šī te lauku atzimšana tieši otrā, tieši pretēji. Raksturojiet situāciju Raunā. Raksturojiet, lūdzu. Pa pašu Raunu? Jā, piemēram, kā tas notiek? Mēs visi iztēlamies Raunu, skaista vieta. Kaut vai tagad, ņemot vērā 1. klasi, kas nāks, mums ir diezgan daudz, kas ir pilnīgi jauni, vecāki, kas ir ienācēji Raunā. Un tas nav vienīgais piemērs. Ir tiešām daudzas vietas, daudzas vietas ne, bet Smiltenes novadā, jā, ir vietas, kur nomainās šī te kultūra vide, kur ienāk pilnīgi jauni vecāki. Un tas nenozīmē, ka tas ir mūžīgi mūžos slēgts jautājums, ka tagad mēs visus lauku skolas slēdzam ciet un viss. Nē, viņām ir potenciāls atzimt, un patiesībā tas ir pašu iedzīvotāju rokās. Agnes, cik liela loma šo vecāku pārcelšanās apakaļ vai no jauna uz Raunu bija skolai? Es domāju, ka ja viņi izvēlas tieši, skolā ir nozīme, bet nereti arī vecāki izvēlas pilnīgi jaunu dzīvesveidu pārceļoties uz laukiem, vai veido savus biznesus, vai strādā attālināti, vai braukā. Jā, skolā ir nozīme, un ja viņi izvēlas vietējo skolu, tas ir labi, bet viņiem ir iespēja vest arī uz citu skolu, un ja viņi to nedara, tad ir rādītājs pa labu vietējai skolai. Es tik domāju, vai cilvēks pirms pārcelšanās viņš aizbrauc, viņš saprot, ka man te būs 1200 kvadrātmetru kalna galā, vai man būs aptieka, vai man būs ģimenes ārsts. Ir ļoti dažādi. Jā, ļoti. Es aiziešu noteikti arī pie jums, paprasīšu, kā jums iet skolā. Jo man ir 2. Vai skola ir vispār, jā. Raunā ir skola? Halo? Vai citos reģionos, jā. Vedīšu uz Cēsīm tikpat labi. Vai uz Smilteni, jā, sanāk. Piemēram. Jā, protams, un tādi piemēri arī ir no Raunas, kur vecāki strādā Cēsīs, un viņi arī līdz ar to ved bērnus uz Cēsīm, jo tas ir ērtāk. Tur viņiem ir ērtāk viņus nodot skolā un pēc skolas izņemt. Labi, mums ir 2 minūtes, vairs tikai savādāk mūs atslēgs no pasaules, no digitālās pasaules, bet, kopienas pasaules. Bet sagad, lūdzu, ko jūs izdarītu 2 lietas kontekstā ar mūsu diskusijas virsrakstu? Lai tā, kas būtu tas, ko jūs darītu? Labi vai slikti, vienalga kā? Kas būtu tas, ko jūs izdarītu? Jums būtu vaļa, nauda, laiks? Jūs noteikti esat domājuši par skolu reformu. Lai iet. Viena lieta, numur 1, es gribētu, ka mēs esam drosmīgāki visos kontekstos. Drosme ir kaut kas, kas mums būtu ļoti noderīga. Un otrs, es vēl joprojām esmu tādā savā veida dilemā par šo kontekstu domājot, bet vārds noteikti komunikācija. Tālāk arī tie, kas mēs spriežam, liekam un daram, vai mēs tiešām esam izmantojuši tos visus gudros un labos prātus, lai sēdētu, liktu kopā tās lietas, ko mēs gribam, jo tie lēmumi ir fundamentāli būtiski. Līdz ar to laikam to laiku tiem labajiem un gudriem cilvēkiem sanāk kopā un beidzot salikt galvas kopā, jo man liekas, mēs kaut kā ik pa laikam ik pa laikam viens uz otru, bet īstenībā būtu jāsanāk kopā un tanī laikā to drosmi. Tās būtu laikam tās 2 lietas. Komunikācija un drosmi pilnīgi noteikti. Jā, komunikācija izskanēja vairāk kārt. Jā, es noteikti parūpētos par iesaisti
lēmumu pieņemšanā gan skolotāji, gan vecāki, gan vietējā kopiena. Jo, manuprāt, tas, kas šobrīd trūkst iesaiste politiķu. Lutriņi iesaistījās. Es sapratu, ka tas bija tieši komunikācijas nomet. Ņemiet viņu arī talkā. Viņš sēž melnās brīlēs un gaida uzaicinājumu. Vēl paturpināsim. Nepievērst. Man tikai būtu aicinājums, jo tas, ko tiesības sargs var darīt reforma sakarā, ir darīts par transporta problēmu, piemēram. Līdz ar to man aicinājums vecākiem, neklusējam par problēmām. Ja ir atbalsta pasākumi, netiek nodrošināti kādas problēmas, ceļam un tad runājam to jautājumu. Savādāk mēs tiešām nonākam pie tā, ka mazajās skolās tiek novirzīti bērni ar problēmām un lielajās. Jūs par to nezināt, un Valērija, paldies. Vecāki, mīļie, jums ir kreņķis, un jūs saprotat, jūs ar to rūgtumu dzīvojat, un ka tas nav taisnīgi, par to neviens neuzzinās. Bet dariet to. Dariet, ir pilnīgi daudz iespējas Latvijā, lai darītu, lai darītu zināmu, lai rīkotos. Jā. Es aicinātu komunikācijā izvairīties, lietot vārdus visi vienmēr vai neviens nekad, un paturēt prātā, ka iespējams pirms es paužu viedokli, vai tas padarīs lietas labāk, vai tas ir risinājumam, un paturēt prātā, ka iespējams man nav pieejama visa informācija. Arī izvērtēt visu. Tas, kas vēl būtu ļoti svarīgi, būtu svarīga mentora programma, tāds milzīgs atbalsts skolotājiem, kuriem pēkšņi no mazas skolas jāpāriet uz lielu strādāt, un vispār jaunajiem pedagogiem ir vajadzīgs atbalsts, ieejot izglītības vidē. Es domāju, ka tie bērni, kur ir pāriet no mazās skolas lielo, arī viņus vajag pieskatīt rūpīgi, kā viņiem iet pirmajos mēnešos, nedēļās. Vēl mums ir minūte laiks, jā. Jā, un es pilnīgi piekrītu par komunikāciju, un es domāju, ka mums vajadzētu nomierināties nozarē tajā jomā, ka mēs pretnostatām labais, sliktais, lielais, mazais, to, ko mēs šeit jau minējām, jo visnotaļ tā patiesība ir par vidu. Un es pilnīgi noteikti saku, ka skolēns ir ļoti, ļoti dažāds, un viņam ir jāsaņem tas pakalpojums vislabākais, kāds ir. Bet pretnostatot arī tā apvainošanās veidojas, jo slēdz tādēļ, ka ir slikti. Nē, slēdz tādēļ, ka nav varbūt bērnu, bet ne tādēļ, ka ir slikti. Mēs nevaram novērīt. Jā, paldies. Paldies. Es aicināšu tā, kā tikko Raunas kolēģe minēja, nākam ar risinājumiem. Mēs visi zinām, ka situācija nav apsveicama, bet nākam nevis tik daudz ar kritiku, kā nākam ar risinājumiem. Ļoti noderētu katram mums. Jā. Tāds mans ieteikums būtu neatstājiet skolotāju un neatstājiet bērnu ārpus šīm sarunām. Jo tās sarunas man kā skolotājiem, es neesmu šajā augstajā, kā es saku, līmenī. Es esmu skolotājs parastais. Es nezinu, neko jūs runājat, neko jūs lemjat. Būtu forši, ja kāds pajautātu arī manu viedokli, kāds atbalsts man ir vajadzīgs, nevis tām visu cieņu, bet to, ko domā direktors, vai to, ko domā pašvaldība, vai valsts, ko man vajadzētu, bet pajautājiet man, kādu atbalstu man vajadzētu, un pajautājiet, ieiet fiziski tajās klasēs, uztaisiet vecāku sapulci, un pajautājiet, kādu atbalstu jums, kā bērniem un bērnu vecākiem vajadzētu. Atgriežamies pie komunikācijas. Paldies. Dana, lūdzu, ar skaļu līkši. Paturpinot Annijas, arī tikai pateikšu to, ka man liekas, ka tiem augstākajiem plauktiem jāmēģina nolaisties līdz tiem zemākajiem, jeb līdz tam bērna līmeņam. Dažreiz mēs sakām, ka vecākam, lai bērns viņu klausītos, mums ir jānolaižās uz celīšiem, nevis jārunā no augšas. Un arī šeit izglītības ministrijas runāja, vai tur citi aiziet uz to skolu parasto, aiziet uz to skolu lielo un arī parunāt ar viņiem, kā teica, tām uzņemošajām skolām, vai viņi ir gatavi uzņemt tos bērnus, un sevišķi lielu daļu no tiem bērniem, kas iet tajās mazajās skolās, jo tie ir bērni, kurus ļoti bieži lielās skolas nemaz neuzņem tā ar platām rokām. Līdz ar to, paldies par jūsu viedokļiem, paldies par jūsu smaidēm. Samīļojiet savus bērnus, paslavējiet, ja viņi ir pelnījuši, un ļaujiet viņiem izgulēties. Paldies, jūs esat burvīgi, paldies, ka bijāt šeit. Es ļoti atvainojos mazu uzmanību vēl Izglītības zinātnes ministrijas departamenta direktora Edīta Kanaviņa. Saeimas deputāte Ilze Vergina, paldies, Ilze. Tiesību biroja pārstāv Valērija Liščīnska, paldies, Valērija. Arotbiedrības priekšsēdājas vietnīca Irina Avdejeva, paldies, Irina. Sigultas pašvaldības domas priekšsēdāja vietnieks Kristaps Zeļais. Raunas pamatskolas direktora Agnēs Rodera Daržinska. Rīgas 9. vidusskolas sākuma skolas metodiķa un pedagogs Anija Vilnīte. Jaunciema pamatskolas direktors vietniece Anna Zaula.
psiholoģe un pētniece Dana Skara. Paldies arī jums, un man ieteikums ir šovakar mēs sākam visi rūpēties par mūsu demografisko situāciju. Paldies, lai jums veicās!